Pirms 10 gadiem neviens īsti vēl neticēja jauno mobīlo tehnoloģiju nākotnē, bet drosmīgi Latvijas uzņēmēji riskēja un izveidoja uzņēmumu Trietel, kas šomēnes svinēs jau 10 gadu jubileju. 10 лет назад с группой энтузиастов, моих друзей, мы решили, а почему бы нет, и вложили некое количество денег, сейчас уже не помню, то ли десятки тысяч, то ли сотни тысяч. По тем временам это было прилично. И начали работать в области телекоммуникаций. Было сложно, работали только большие операторы, при этом законодательно существовала монополия. Но мы не унывали, и уже в первый год работы мы не только вернули вложенные деньги, но и заработали прибыль. Работаем сейчас с двумя прибылями, как чистая прибыль, так и председатель правления у нас тоже пельня прибыль. Trietel ir lielisks piemērs tam, kā uzņēmums, kas izveidojies Latvijā ar 100% vietējo kapitālu, ir attīstījies un ir spējīgs konkurēt ar visiem ārzemju kapitāla uzņēmumiem un ir kļuvis par tirgus līderi Latvijā. Pēdējo gadu laikā Trietel ir strauji audzis. Ja sākotnēji mobīlie sakari bija pieejami tikai rīdziniekiem, tad 3 gadu laikā mobīlo sakaru tīkls izbūvēts visā valstī, pārklājot jau 98% teritorijas. Pieprasījums pēc mobilā interneta ir ļoti augsts, jo daudz viet Latvijā un pat Rīgā vēl aizvien ir vietas, kur nav pieejams kabeļa internets. Jauno inovatīvo tehnoloģiju izmantošana ļauj mums nodrošināt unikālus pakalpojumus Latvijas tirgu. Kā piemēru var minēt, ka mēs nodrošinām arī mobilā interneta pārklājumu visā Rīgas jūras līča teritorijā, kas ir vairāk kā 40 km attālumā no Latvijas krasta. Uzņēmuma attīstībā šajos gados ir investēti 10 miljonu latu, audzis klientu skaits un uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedz jau 7 miljonus latu, bet pēļņa bija 200 000. Datu pārraide ir pakalpojums, kas aizvien vairāk un vairāk ir pieprasīts Latvijas tirgū. Un datu pārraidi šobrīd cilvēki grib izmantot jebkurā vietā, kur viņi atrodas. Un tāpēc mēs redzam, ka bezvadu tehnoloģijas attīstīsies. Mēs skaidri redzam, ka mēs esam bezvadu tehnoloģiju līderis Latvijas tirgū. Un nākotnē mēs aizvien vairāk strādāsim, lai piedāvātu klientiem nepieciešamos pakalpojumus.